Nu, lūk, šī liekšķera ir mana tēva gatavota un, kā redziet, kalpo vēl šodien. Jā, viņa ir nedaudz izrūsējusi, laika zops dara savu, bet pateicoties vīrkungam, viņa ir nedaudz pielabota, piekniedēta un kalpo, kā redziet. Atļaujiet man iepazīstināt ar šo kolorīto kundzi. Tā ir sētniece Zina. Ikdienā viņa rūpējas par Skrundas centrālā skvēra skaistumu. Ar viņas raupjajām rokām parks pie kultūras nama ir tik skaists un sakopts ikdienas. Man nāca piedāvājums vienkārši mainīt tās teritorijas. Un viena sētniecība gāja pensijā, un man piedāvāja šo vietu apvienot sētnieces darbu ar it kā šo dārznieces darbu pienākumu. Ja? Nu, es toreiz tikai piekritu tā pamēģināt. Nu, tā tas pamēģināt vēl ir līdz šai dienai. Toreiz tikai piekritu tā pamēģināt. Varbūt jau skan mazliet amizanti, bet kopš skvēra ierīkošanas jau ir apritējuši apaļi 20 gadi. Kā sacīt jāsaka, nekas nav mūžīgāks par pagaidu, un šajā gadījumā darba objektu. Bija baile, jo tā bija liela atbildība. Man likās, ka tūlītās visi aizies, nomījās un nolauzīs, un man par to nāksies atbildēt. Nes kāpēc man tā bija. Bet priekšnieks teica, pamēģini, ja tev nepatiks, ja tu negribēsi, vai tev nesanāks, vai tu jūti, ka tu nevari to, vienmēr taču var nomainīt. Ar citu cilvēku likt, ja, kas to var. Šajā karstajā un vējainajā laikā ļoti bieži jālaist ir. Jālaist puķkastes, jālaist dobas. Tagad mēs pieliesim kanniņās ūdeni un nesīsim, aplaistīsim gan rozes, gan puķkastes. Tomēr kopjot savu dārzu, tās zināšanas nesu uz Skrundas skvēriņa, ja? It sevišķi rozes kopjot. Jo pat cik ilgs gads esmu mājās kopus savus rozītes, tad es varu tās zināšanas izmantot arī tās rozes kopjot. Šajā sausajā laikā ļoti daudz ir savairojušies arī kaitēkļi, tūlīt būs arī jāmiglo, jo uz rozēm ir ļoti daudz utiņas un arī zaļie tārpi virsū. Roze vispār ir karaliska puķe, un viņa prasa kopšanu, laistīšanu, ravēšanu, minerālu mēslu, ja, laistīšanu. Tas viss prasa darbu. Lai cik viņa ir prasīga, bet tad, kad viņa sazied, ja, tas ir skaisti, ja? Skatoties un vērojot pēc tam, jo tur jau nav tikai viens ziediņš. Viens nozied, nāk nākamais, tas varbūt ir vēl skaistāks, vai taisni otrādi, viņam ir kaut kas traucējis, vai tas ir lietus vai saule, viņš ir paplukušāks. Pilns ir ar kaitēkļiem, es priekšniekam teicu, vēl nekas nav darīts. Tāds viņas man ir, manas izlolots. Nabadzīši viņš ir novests. Redziet, tīmeklītis un mazstārtiņš ir. Redziet, kas ir? Nav jau tā, ka es šodien pasaku un šodien atnāku un nomigloju. Tas velkās kaut kur nedēļas garumā. Jo traucēja kaut citu darbi. Vīri ir aizņemti citiem darbiem. Ja man būtu miglotājs, ja man būtu decis, es pat paņemtu un izdarītu. Atnākot uz darbu, Zina pārlaiž saimniecisku skatu visam parkam. Tad apčubina un aprunājas ar katru augu. Es jau tur jūtos kā savā dārzā. Jā. Un katru rītu atnākot, es apstaigāju un apskatos, un ar tām pašām rozēm, jā, es noteikti apskatos, vai tur nav kaitēkļi atkal, jā, virsū, un kā viņas ir. Kā viņas ir tur tai vakarā pārdzīvojušas, jā. Ja sevišķi pēc tām diskotēkām, tad tur ir bēdīgi. Viņas ir izturīgas pret tiem izmīņātājiem. Tāda skaista bauzīte, redziet. Izlaužot šo augu, ja, viņš sāk nīkuļot. Viņš vairs neaug. Un ja viņš aug, viņš ir kropls. Un tāpēc sāp sirds, kad cilvēki tomēr atļaujās iekāpt tai dobē.
Ja? Var taču apiet apkārt, bet tomēr negribās apiet apkārt. Gribas iet pa taisno. Interesants fakts, ka Zina katru dienu uzkop teritoriju, kas līdzvērtīga veselai valstī – Vatikānam. Viņas darba pienākumos bez augu laistīšanas ietilpst arī ietvi uzkopšanas darbi, atkritumu iznešana, vasarā arī parka zālienu aplaistīšana ar šļūtenēm, savukārt ziemā trotuāru attīrīšana no sniega. Tagad gan es došu vārdu pašai Zinai, lai viņa pastāsta, kas darāms ar grāvekli. Vakar pļāvēju man nopaļāvu zālīti. Šodien man ir jāsavāc, jo rīt būs pasākums pie kultūras nama. Man ir jāsavāc zāli. Vēl es saglābšu smalkoju zagariņus, kas ir sabiruši ar vēju. Šīs dienas būtu stiprs vējš, tad man ir jāsavāc arī žagari. Un tad būs tīrs. Uzminiet, kurš ir šis slepenais zāles pļāvējs, pēc kura Mauriņu šobrīd grāb Zina. Tas ir viņas vīrs Jegors. Viņš gan nav sētnieks, bet atbalsta savu sievu smagajā darbā kā vien var. Pie aktīvajiem lauku darbiem viņš radis strādāt jau no mazotnes. Krievu laikos vācam visu sētu, tur dārza ielā, pēc visiem tas subotņikus tur taisiem katru nedēļu, tur pavasari uz Jāņiem visu dedzinājumu, nu tā arī pierasts. Kaut vakar mēs te sākam pļaut zālīt, es no 8 rītā līdz 10 vakarā te visu kaut ko darījām, jo negribējām atstāt uz nākošo dienu, ka nav pabeigts. Sētnieks jau arī ir cilvēks. Tā paveiktais darbs būtu jāciena. Tā par jauniešu attieksmi pret sētniekiem izsakās pati Zina. Tomēr arī jaunieši iemēģina savu roku sētnieka profesijā, kamēr tie dodas atvaļinājumā. Viena no šādām sētnieka aizvietotājām uz atvaļinājuma laiku ziemas brīvlaikā bija Una. Ziemā arī tīri sniegu. Vispār man liekas, ka tas tāds grūts darbs, tāpēc kā ir jāceļās. Katru rītu jāapspēj, teiksim, ceļi iztīrīt ziemā vēl pirms cilvēki dodas uz darbu. Manuprāt, tā galīgi nav prestiža profesija, tāpēc, ka vienmēr tad, kad mēs ejam uz skolu un ja mēs slikti mācāmies, tad skolotāji saka, ka, ja tu slikti mācīsies, tad tu nākotnē strādās tikai par sētnieku. Jā. Cilvēki tomēr zina, redz un saprot, ja, kad ir cilvēks, kas kop un cenšas, taču mūsu visu labad, ne jau es kopu tikai sevis labad, ja. Mēs taču iekārtojam to skvēru skrundai, skrundas cilvēkiem, viesiem, kas iebrauc, ja, lai mēs būtu tīkami ne tikai savai acī, bet arī citu acī. Es laikam nevaru nomest papīrīt, jau nevar. Jā, es laikam nevaru. Es nevaru to papīru nomest. Tas man ir. Mēs ar vīru, ka kādreiz braucām uz Rīgu, un autobusā bija atstāta čipšu paka taisno uz izējas. Un es viņu pacēlu un izmetu ārā gruškastē. Tas tāds gandrīz tā kā varoņdarbs skan, jā. Bet man jau ir tā, ka es nevaru paiet garām tam. Es, protams, nevaru uzlasīt visas pasaules papīrus un gružas, jā, tas nav iespējams. Bet skrundā, ja es redzu arī savu kolēģi teritorijā, ja es eju cauri, es noteikti pacelšu to papīrī. Ja? Rūkti ir skatīties, ka citi sevišķi jaunieši to var tā ar vieglu roku nomest, un viņam nekāda sirdsapziņas pārmetuma nav. Un es cenšos savu darbu padarīt pēc labākās sirdsapziņas. Ja? Apstaigājot parka taciņas, ko glīti ieskauj sakopti apstādījumi, es atopos daudzgadīgo koku paēnī. Koku lapotnes skvērā ir spilgtu krāsu ieskautas. Tas ļoti skaisti izceļas uz dzidri zilo debesu fona. Un šajā krāšņajā dabas salikumā šobrīd rosās arī Zina. Ik uz soļa ir redzama viņas pieliktā roka. Taču mēs vildzējamies darba skaistumā, nemaz nenojaušot, cik patiesībā lielas pūles parka apsaimniekošanā ikdienu tiek ieguldītas. Darbā ir jāravē, un mājās mani atkal gaida mana
puķu dobe vai mans kartupeļu lauks, kurš arī ir jāravē. Un brīžams tā diena ir par īsu, stipri par īsu. Jā, gribētos vēl garāku to dienu, lai es varētu paspēt apdarīt.